Sveiki, mežāži, augusts klāt, un noteikti arī tarot kārtas kaut ko izstāstīs jums. Jā, mežāžiem tāds baudpilns, mierīgs, lēns, augusts gaidāms, ražas novākšanas laiks, pasēdēšana, pajušana, priecāšanās par to, kas ir. Nu, tas ir tāds, man liekas, viens no skaistākajiem veidiem, kā pavadīt vasaras noslēgumu. Izbaudiet, lietas notiks lēnām, lietas notiks nesteidzīgi, bet nav jau arī vajadzīgs, lai tas augusts paiet tik ātri, vai ne, un jūs varat rūpēties, jūs varat būt saistībā ar kādu māmiņu, ar bērniem, ar bērnu dzimšanu, ar bērnu audzināšanu, ar bērnu pieskatīšanu, ar dārza iekopšanu. Tās ir tādas ļoti, ļoti sievišķīgas lietas, bet vīriešiem, kam ir šī kārta, arī, protams, kā apkārtnē var būt kāda sieviete, kur ir ļoti iekrīt sirdī, ja? Vai arī sieviete, kuras lietas pašlaik ir jūsu prioritāte, ja? Un esiet pacietīgs, un esiet mierīgs, un esiet iejūtīgs, un izbaudiet šo laiku, jo tādi laiki nav bieži. Un šis arī ir tikai mēnesis, kad var tā no sirds lēnām, nesteidzīgi, un ir tāds atvaļinājuma laiks, izskatās pēc atvaļinājuma. Steidzīgajiem mežāžiem tā tik bieži neveicās, vai ne? Un paskatāmies, to darbs, tā viena kārts man nokrita, un to pašu es arī ņemšu. Jā, tātad darbs pasaule. Darbs pašlaik var pagaidīt, vai cik jauki. Darbs var pagaidīt, jo viens liels cikls ir noslēdzies. Kaut kas ir izdarīts, kaut kas ir nogājis līdz galējam tādam rezultātam, un pašlaik ir drīzāk tāda tā kā sajūta, ka es varu paplašināties, es varu iet tālāk, es varu paplašināt mērogus, es varu piesaistīt cilvēkus, es varētu vēl kaut ko, es varu nomainīt, ja es esmu algotā darbā, es varu uzsākt kaut kādu jaunu ciklu savā dzīvē, un tam ir vajadzīgs laiks. Tas jums neliek šajā mēnesī traukties uz priekšu un visu to izdarīt, jo mēnesis ir mierīgs, kā mēs vienojāmies, bet jūs varat apcerēt to, jūs varat saprast, jūs varat sakārtot, jūs varat paplānot, jūs varat paraudzīties, jūs varat salīdzināt, kā ir citās vietās, kā tas varētu būt. Ja? Nu, tāds tā kā, manuprāt, viņš ir mazliet tā kā ar atpūtas elementu, ja? Ar atpūtas elementu un ar paskatīšanos vai padalīšanos uz ārpus. Tas varbūt arī ir ar pieredzes apmaiņu uz ārzemēm, vai paskatīties, kas notiek aiz robežām. Tāda kā robežas pārkāpšana mazliet. Un partnerattiecības mežāži. Mežāžiem partnerattiecībās gan šis mēnesis solās būt emocionāli silts, piepildīts, laimīgs, saistīts ar daudz emocionāliem iespējams pasākumiem varbūt, ja? Tās var būt dzimšanas dienas svētki, kopā būšanas ar ģimeni, jo ir emocionāli silti, ir jauki un ir iespēja būt pamanīt to savējo klātbūtni, un tā vien gribas arī to visu pamanīt un izjust, pilnīgi svētki mežāžiem. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, arī šī kārtas kausu karaliene, viņi noteikti sola izvēli, jā, tātad izvēle, kas saistīts ar emocijām, ar jūtām, ar sajūtām, ar tādu, ar patikšanu, jā, tā kā skatāties, raugaties abām acīm, neesiet varbūt pārāk kautrīgi, protams, kā arī neuzbrūkoši agresīvi, bet neesiet pārāk kautrīgi un atbildiet mīlestības izpausmēm, kaut kādiem interesantiem uzaicinājumiem, piedalieties, ja? Tā kā nenovēršaties no šīm lietām. Un ko vēl vajadzētu izdarīt? Ko mežāžiem vēl vajadzētu izdarīt augustā? Manuprāt, ir jāpiedalās vismaz vienos bērnu svētkos vēl, ja jūs redzat, cik daudz ir balonu, tad tas var būt gan bērnu svētki, gan svētki kopsumā, bet tas var būt arī veikala atklāšana, tā var būt prezentācija, tas ir jebkas, kur ir tāds milzīgi daudzie baloni, un esiet svētkos, esiet kopā ar ārkārtējiem cilvēkiem, piedalieties, vai, ja nav nekādu uzaicinājumu, tad pūtiet pats balons un taisiet ballīt mājā.
Nu, tāda, manuprāt, lieliska prognoze, ja, un uz tikšanos.